Bet tā Eiropas nauda ir pieejama. Ir arī ēkas, kas, protams, to visu ņem, un tas viss lēnām sāk attīstīties ar vien straujāk un straujāk. Precīzie cipari man no galvas ir izkrituši, bet tur tās ēkas bija kaut kas mazliet zem 100, kas ir pieteikušās tajā programmā, un kas tiks arī izskatās paliks siltāks laiks, un tā renovācija sāksies man vēl straujāk. Jā, bet jūs tur paši saprotat 16 miljonus Latviju uz visu Latvijas fonu. Kas tas ir? Mēs tā patams nevaram paņemt. Es saprotu, bet jūs saprotat, tā ir pile. Tā ir pile, kuru neviens tāpat nevar paņemt. Tā ir pile, un pat to pili nemaz neviens neņem. Es kāpēc nevienu nav sevišķi nevar gribēt darīt. Ko tas mēs runājam, to visu lielajiem attīstības zaļiem plāniem, ka pat mēs nevaram 16 miljonus atgūt. Par ko mēs runājam? Tāpēc mums jāteikt, kas ir galvenais. Tāpēc es saku, ka valsts, manuprāt, pagaidām ir aizteikusies priekšā iedzīvotājiem. Iedzīvotājiem vēl šeit kaut kas nav kārtībā, valstī lēnām šeit kaut kas sāk notikties. Un tāpēc ir tā lieta, ka ja mēs paši negribēsim taupīt, tad valsts mums arī nepieciešams. Tad būtu tās tomēr cilvēki ir apdedzinājušies ar banku tā saucamo krīzi 90. gados, kad cilvēki nesenāk, tagad ir nekustāmā īpaši. Cilvēki vienkārši neņems tos kredītus, lai siltinātu tās mājas. Diemžēl tā lielākoties tā ir. Jo problēma tas arī. Es varu pierādīt ar skaitļiem, ka paņemot kredītu, kopējais maksājums, pusot jau ir Eiropas Savienības nauda, kopējais maksājums par apkuri kredītus viss ir mazāks nekā vienkārši maksājot par milzīgu enerģijas patēriņu. Un tāpēc ir mums arī pašiem ir problēmas universitātē izpētes projekti, kur mēs mēģinām saprast, kāpēc mēs negribam taupīt enerģiju. Es īstenībā nobeidzot šo diskusiju varētu nokomentēt attiecībā šiem Eiropas Savienības projektiem un finansējumu. Tā patiesībā sakot, ja varbūt jūs man labojat, ja kaut kur es kļūdos, tad patiesībā sakot, tā lieta nemaz nav tik vienkārši. Ēku, kurā es dzīvoju, mēs arī gribam siltināt, bet mēs nevaram, jo nosacījums ir tāds, ka laikam bija mājai jābūt nodota eksploatācijās ar 40. un 90. gadu. Tā tad ir ļoti daudz ēkas, kuras vienkārši nevar pieteikties. Es nezinu, kāda ir apsvērumi, kāpēc tikai tieši tās ēkas un ne citas nevar izskaidrot. Mēs tiešām gribētu. Bet otra lieta, man liekas, kas kavē savukārt tām mājām, kuras var pieteikties šo te, ka ja es nemaldos, tad šīm ēkām iedzīvotājiem ir jānodibina savu tā īpašnieku biedrību. Kā tas notiekās? Kā Nē, jābūt ir tā saucamam, jo jūs jau nevarat izdomāt viņas. Jūs ar kaimiņiem, tas jau tās ir māja. Māja jābūt sapulcē, visiem jāsapulcēs un jānovar. Tieši tā, kur ir jābūt? Bet ir viens liels bet, kad viņas nevar nosiltināt māju. Es varu pastāstīt tā, ka ēkā, kurā es dzīvoju, tā ir 100 gadiem vecā ēka. Viņi tika rekonstruēti. Pilnībā nodot atkal no jauna eksploatācijā 5. vai 6. gadā. Un pēc tam laika mēs sapratām, ka mēs arī gribam paši apsaimniekot, nevis tas apsaimniekotais, mēs apsaimniekos. Un teiksim, tie ir loģiski iedomājoties, ka visi īpašnieki tur ir jauni, visi īpašnieki ir jauni, pirkuši ņēmuši kredītus, ja? Mums diezgan daudz šo īpašnieku. Jūs domājat, ka mums bija līdzīgas domas, lai izveidot šo biedrību? Mums ir kā tas kontingents bija, teiksim, teorētiski vismaz homogēnāks, nekā tas varētu būt vienkāršāk ļaunieki 19. ēkā. Un mēs knapi to biedrību nodibinājām. Knapi. Un es pat nezinu, kādi bija argumenti, jo mums tas nodoklis bija vislabākais. Mēs tiešām gribējām samazināt savu apsaimniekošanas izmaksu, un lai tas, kas paliek pāri, paliek mums, nevis peļņā kādam citam, bet paliek kā uzkrājums. Protams, ka mums kaut kādā dīvainā kārtā, burtiski savu adaptācijas izdevās to izdarīt. Es varu iedomāties, ka tādu biedrību nodibināt kaut kur jaunajā rajonā daudz ēkā ir pilnīgi neiespēja. Un manuprāt, šo atzīmes arī vienreiz dzirdēju apmeklējot vienu no pasākumiem. Man liekas, ka bija kamerā, bet tas nav svarīgi, kur tieši tas bija. Un man liekas, ka tā bija Bulgāras kundas arī viena no meitām, kur stāstīja tādu īpatnību, ka tā, ka jūs veicat šos pētījumus par Latviju, par enerģētiku un par iedzīvotāju attieksmi pret taupīšanu, ka parādās tā ļoti dīvaina tendence, ka jo cilvēkiem individuāli sliktāk iet, jo viņi mazāk gatavi sadarboties. Lai novērstu, teiksim, šīs kopīgās principā problēmas. Un manuprāt, tas ir ļoti paradoxāls
situāciju. Un iespējams, ka tā ir arī situācija, kāda mums Latvijā ne tikai energo taupīšanas jomā. Jā, tāpēc man patiesībā ļoti liels prieks, ka jūs atsaucaties un nākat uz šiem mūsu pasākumiem. Domāju, mēs turpināsim varbūt šādā, varbūt akurāt savādākā mazliet formātā. Un tā kā sūtīsim jums informāciju par mūsu nākamajiem pasākumiem, jūs varat arī laipni aicināti ar savām idejām, viedokļiem, arī piedalīties un teikt mums priekšā un nākamajā līdzdarboties. Paldies, Dārtim, un paldies visiem, kuri izturējāt līdz beigām. Visu labu! Es domāju, ļoti